Atkal lauksētā darba daudz, un šodien mēģināsim realizēt jau nākamā gada ieceri, kad garnīs nodot, kā redzējām, šķirams stabiņus. Mēģināsim savu zemi uztaisīt, viņš nākšu gadā varbūt visu to aploku, redzēsim, ja nākamā sanāksmes paņemt, turēt, bet, jā, tā kā sanāca dabūt urbīti, bet tas jau vairāk priekš vakara pasākumu, kurš pēc tam uzzināsiet, ko mēs darām vakarā, bet, nu, lai pie reizes šitos saurtu un lai vismaz kaut kas ir miers un, jā, jo rokām rakt tādus, tas ir vajadzīt zemē. Šitā ir izdevīgāk, tā kā skatās. Nu ko, apmēram šāds viens stabiņš ir, un tad pārējie jau redzēsiet tūlīt. Nu jau tā kā jābūt, daudz labāk. Šitā ir tā reize, kad
visu. Šis ir maktenis ar visu. Jā, šis ir kaut kāds īstais. Viss, šitā. Nekas. Nu ko, stābiņi ir. Tas arī šodienai būs viss no šī darbiņa, jo urbis vairs nebūs vajadzīgs, un tad citu dienu ar to žogu paņemsies, pačakarēsies, pamērīs. Jā, ja to šogad stābus un žogus mēs uzliktu, tad mēs varētu vēl te kaut ko izgrābt un tā, bet nu, tas būs cits tās, tā kā forši nosties uz galam ar maniem lauku sēdes piedzīvojumu darbiem. Tā kā tā, tiekās. Čurīl. Labi, nē, rekur parādīju beigās. Rekur viens stābiņš ieslīdz, palielīts lielāk. Šitā stābiņš no šķūņa, ies apkārt šķūnītim, žoks, lai varbūt pēc kaut kādiem plēsējiem kaut cik maz aizturēt. Stābiņš, apkārt kociņam, bišķiņ tāds diezko zolīda vieta, tie ir, jā, tāpēc kaut ko nopietni audzēt. Stābiņš, un vēl viens stābiņš, un līdz turienam. Tad šitas viss tas lociņš, otriņam. Nu, tur vēl tāpat tur raks bedrīts, ierakst žogu dziļāk, vēl kādu apakšā, kādu tādu stoperīti jāstais, ja nu kāds plēsais rokās, tur vēl jāspāt cik dziļi. Nu, un tā kaut kā. Bet tas ir citdienas projektiņš, un šeit jau tā ir daudz ko skatīties. Tā kā, jā. Tā kā paldies! Paldies! Kā vienmēr paldies! Nu. Es jau to daru filmēt, tas man patīk filmēt un rādīt, ko es darbojos, bet, ja kādam interesē, noskatās, iekomentēt, iesaka savas gudrības, no tās arī mācos, jo daudz ko pats nemāku, daru visu mācoties, un, jā, tā kā droši iekomentē, kā tu to darītu, ko tu darītu tālāk, un es tik mācīšos, tā kā paldies, un tiekamies uz citiem kaut kādiem Laura piedzīvojumiem.